Es šodien, kur mana sveika pieredze šodien arī atradu meiteni, viņai foršs rīls bija. Jo es teiktu, ka tā, kad taisu savējos rīlus, es vienkārši skrolēju pa rīliem un skatos, kur ir kaut kāds templets jauns no CapCut vai kaut kāda mūzika. Izvēlos un hops, čik, čik, čik salieku savu rīlu kopā. Man tā Jā, ir ērtāk, foršāk, ātri un dan. Un tur bija tāda sieviete arī, un viņai bija interesants rīls, un es viņai piesakoju. Un es teicu, skatos, viņai tur arī kaut kas tur sataisīts uz to, kad tas menī čats atbild uz tām vēstulītēm automātiski, automatizācija kaut kāda tur ir, forši. Un paskatīšos, es domāju, paskatīšos, kas viņai ir par tiem bezmaksas. Viņai bezmaksas tur bija astroloģija, tur biznesiem. Es domāju, baigi interesanti, vai paskatīšos. Vienkārši ieraksts no Zoom. Un šausmīgi sliktas kvalitātes. Tur, kur kāds nav nomjūtojis sevi, tur, kur pa vidu sāk kaut kas runāt, tur, kur no sākuma nevaru saslēgties, tur, kur nav, ne tev ir rītīga prezentācija, ne tev ir, un man reāli nosacīja, jo man rītīgi, man ļoti forši viņa likās no sākuma. Es ticu, ka jā, viņa arī ir forša, bet šis bija tā. Kāpēc vispār tāds ieraksts ir reāli saglabāts? Nu, kā bezmaksas produkts, kāpēc? Nu, tā kā tikai lai parādītu to, cik slikti var ierakstīt Zoomā. Un man bija rītīgs šoks, jo likās, tā kā, viņai tur, man liekas, pārpa 100 vai pie 100 000 sekotājiem. Tad jau, ja tev tas ir, ja tas ir bizness, ja tu to vadi, tam vajag būt foršam ierakstam, tur, kur es aizēju pirmo reizi saprotu, nevis tur, kur es cenšos saprast, un tad pa vidu kāds ierunājās, kurš nav sapratis kaut ko, ja tajā meistarklases laikā prasa, bet īstenībā ne par tēmu, un tad viņš aizmirst vēl savu nomjūtot, un viņam tur iet parastā saruna pa vidu, un visādi tādas tā bāc, un taču, jo arī Zoom ieraksts var izeditot, ielikt pēc tam uz YouTube, uz normālu video. Links tev ir tas pats, vai arī, ja tu pats to neproti, tam ir cilvēki arī Fiverrī tajā pašā pa 25 eiro, kur to izdarīs. jā, tieši tā. Es nezinu, kurš to oriģināli teica, jā, bet tam Kristaps Andrejsons, zini, to latviešu čali, kuram ir tas The Eastern Border podcasts. Nē, Nu, viņam ir podkāsts The Eastern Border, viņš taisa podkāstu angļu valodā, kurā viņš stāsta par padomju laikiem, kā mēs te dzīvojam amerikāņiem. Un viņš ir, es pat nezinu, nav neviens, Latvijā laikam nav neviens cits podkāsts, kuram būtu tik daudz klausītāju. Vismaz pirms kaut kādiem pāris gadiem es skatījos, viņam tā statistika bija ap 150 štukām, pa vienu jā, epizodi kaut wow. kāds. Jā. Un kā viņš to saka, viņš vienkārši saka, cieni savu klausītāju. Jā. Un vienkārši tas tā kā naglē pa galvu. Vienalga, ja tu taisi podkāstu, ja tu taisi video, vienalga, ko tu dari. Iedomājies, cik svarīgi ir tas vienkārši skaņa, it sevišķi. 70% no tā visa, ko tu filmē, vai tā paša Zoom, ir skaņa. Ja būs normāla skaņa, ok, bildi arī var tur pieklibot. Tas nekas. Jā, 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 Galvenais, jā. lai vienkārši labi skan. Un tad katru reizi, kad ir kaut kādas tādas lietas, es vienkārši atceros to, ko viņš teica. Viņš ieguldīja tajos mikrofonos un visu kaut kur. Vienkārši arī tur sāk ar galīgi tā pieticīgi no sērijas. Bet tagad jau viņam ir tik grūti, viss tur viss skaņa un viss pārējais ir tik stilīgi un vienkārši ciena savus klausītājus. Jā, noteikti. Un nebaidieties tie, kas tikko grib sākt. Es arī sāku ar parastajām Sony austiņām, iesprāžamajām pa 9 eiro. Viss kārtībā. Nebija sliktākā skaņas pasaules, bet tieši tā ir jēga ieguldīt. Un kaut vai, ja tu nevari ieguldīt tajā mikrofonā, bet tu vari ieguldīt prezentācijā, tu vari ieguldīt tajā, ka tu pēc tam bišķiņā apstrādā to lietu. Un visu var uztaisīt, nopulēt skaisti un forši. Tā kā, jā, tas bija man bija šodien tāds, jo es sajūtu sevī, cik ātri no tā, kad es tikko domāju, šī būtu interesanta konsultācija, ko man paņemt priekš sevis. Un es sapratu, tad, kad es paņēmu to meistarklasu un iesāku klausīties, es viņu pēc tam noklausīšos līdz galam. Viņa bija interesanti, bet es sapratu, ka es nedomāju, vai tas ir tas cilvēks, ar kuru es gribu strādāt, jo tas ir tik nekārtīgi, tik haotiski. Tad, ko es dabūšu tajā konsultācijā, uz kuras aiziešu? Mm. Un, Jā, un tā cilvēki arī mūs lasa. jā, ir tas teiciens, ka neskat vīru pēc cepures, bet mēs visi skatām vīru pēc cepures. Jā, Un mēs grozies, kā grib, mēs vērtējam to grāmatu pēc tā vāka. jā, Vienkārši tā. jā. Un tāpēc arī noteikti pēc tā, kādas tur reklāmas lietas vai neliec. Jā, rekur, vai tev ir tas lētākais kanvā, ko es parasti tā, reku jauns tas tur parādījās stiliņš, jā, vai kāds noformējums, jā.
Un vai tev ir tas, kā visiem, vai arī tu esi kaut ko īpašāk, varbūt savu uztaisījis? Un, jā. Jā, tieši tā, vai tu esi remiksējis? Nu, kas ir reāli Mhm. tas tavs remiks? Nu, jā, un tādā veidā. Un tad ir tā, ka daudz, nu, ok, vai taisam savādāk, super, taisam kaut kā, un tad citiem ir vienkārši citi jau visu laiku redz, ka viņi tie konkurenti tur reklamējās, un viņi taisa tādas reklāmas, viņi arī grib līdzīgas, un tad viņi taisa vienkārši garlaicīgas, ritīgi, galīgi garlaicīgas, neinteresants reklāmas, nu, kur vienkārši smaidoša ģimene, ja, tur nu, no sērijas, nu, tādu, ko lielo zīmolu vienkārši tur Jā. brokastu pārslas, tur trīs bērnu ģimene, viens tādā krāsā, otrs tādā, tur viss rasa cilvēku no sērijas ir, nu, tā kā salīdzina savas reklāmas ar tiem lielajiem zīmoliem, nu, tā kā, Mhm. bet man liekas, ka tas tieši maziem biznesiem tas arī ir visstilīgākais, kad, nu, ka tu vēl, nu, ka nav jau baigi ko zaudēt. Nu, tu vari pariskēt, tev nav tāda, nu, tā kā, nezinu, reputācija, ja tur varbūt, nu, lielie zīmoli, tur domās par to, o, nē, mums tādas, tur tas Jā, tā, viņi lēnāk izlems arī, un jā, nu, pārdomās, nu, un mums viņiem arī tādas būs izmaiņas. vadlīnijas, šitādas, tādas, vienkārši, ja Mhm. tu esi tāds, nu mazs vidējs uzņēmējs, nezinu, tur komandā 5, 10 cilvēki līdz tur 30, 40, jā, nu, pieņemsim, tu vienkārši tu vari riskēt, tu vari būt interesantāks, tu vari būt atšķirīgāks nekā tie lielie garlaicīgie zīmoli. Un tas nenozīmē, ka tev nav jābūt tur, nu, nav jāiet tur, protams, tur biznesa etiķete un jābūt profesionālam, es to galīgi negribu teikt. Vienkārši tas, ka, nu, jābūt atšķirīgam. Man ir divi interesanti piemēri. Viens bija vienkārši atgādināja par to laimīgo ģimeni. Mēs tepatām gājām meža parkā, tas Moho, kur ir tagad Moho Garden, nu, kur uzcelts jaunās mājas. Viņam arī tās, nu, vēl joprojām ir apkārt bišķiņ sēti, jo viņi tur vēl ceļ dzīvokļu mājas. Un tur ir tā bilde no ar to laimīgo ģimeni. Tur kaut kāds, nu, nezinu, tur rīts, kā tu saki, tur nebija brokastu pārslas, bet es tā, nu, ejam un smārtiņam saku, es tā, kā tu domā, vai šī bilde ir uzņemta tad, kad viņi ir sapratuši, cik ir Eribor likme? Nu, tā kā tad, kad tu esi, kā domā, tiešām šādi būs, tā, ka viņi ievāksies tajā dzīvoklī, un viņi sapratīs, cik viņiem ir jāmaksā patiesībā. Nu, Jā, tāds, vai arī, nu, tas ir viens, tas, man liekas, arī no tās sērijas smieklīgās reklāmas, kuras var šādi izveidot īstenībā, lai pievērstu uzmanību. Bet rekuru no liela zīmola amorāla. Pagājušajā nedēļā bija atkal iegāja nejauši kaut kādā tajā, nezinu, Delfi no sērijas, ja, bet bija kā Amorālē bija nu, jaunā kaut kāda kolekcija, viņiem lielie plakāti pa veikalu, ja, bet tur, nu, veikals katalogā, un tur sieviete ar kailu krūti. Un tad bija, nu, tā kā, man liekas, šī tāds topiņš, tā kā tas bišķiņš caurspīdīgais, bet, nu, tā kā viņai kaila krūts tur apakšā kaut kur jā, bišķiņ pavidu, un tad tur bija intervēti, nu, garām gājēji, ko viņi par šādu te uzskata. Es domāju, vienkārši PR ritīgi labais, kaut vai viņš ir negatīvs, nu, tā kā. It kā tas, kurš viņu ir taisījis, ja es neatceros, kas tas bija par to raidījumu, ja viņš ir droši vien, nu, kā no ažiotāžu, vienkārši lai paceltu, bet es domāju, viss pēc tam zināja, kur ir amorāls veikals, ja, un ka tur ir skatlogā kaila krūts. Jā, bet jā, tajā pašā tam zīmolam laikā man kā likās tāds, nu, kurā gadsimtā mēs dzīvojam, ja beidzot var sievietes atkal barot ar krūti, ja, un, nu, kāda tur starpība. Tāpat tā viņas visur ir tās vienalga krūts un visādas ķermeņa daļas. Un viņas tur ir, bet, nu, par to seju, kad redz arī bišķiņ, viņi tomēr pariskē. Bet tas arī, nu, tas arī parāda to, ka tā noteikti, es domāju, ka tā, nu, amorāls sieviete, viņa ir tāda, kur viņa riskē. Nu, viņai jā, nav bail, viņa nav tas pelēkais kaut kāds sabiedrības, kur tas, kurš iet garām un noskatās, viņa ir tā, kur tur ir skatlogā un, hei, paskaties uz mani. jā. Nu, jā, tieši tā. Un šis arī attiecās uz pilnīgi, nu, uz visiem uzņēmējiem. Nu, vienkārši nebaidīties, būt drosmīgākam, būt atšķirīgākam, bet visi jau, nu, tajās pelēkajās masās vienkārši mēģina ieturēties. Nē, kā mēs tā teiksim? Kāpēc mums